Esiet sveicināti, godātie klausītāji, nedēļā, kas Latvijā sākās ar sērām, un lai gan oficiālās sēru dienas ir pagājušas, ir acīm redzami, ka būs nepieciešams vēl ilgs laiks, lai aptvērtu pagājušajā ceturtdienā Zolitūdē notikušās traģēdijas apmērus. Turklāt ne tikai tiem, kurus tā skāra vistiešākajā veidā, bet ļoti daudziem cilvēkiem. Lai runātu par to, kas ir būtiskākais šajās dienās paveiktais, kāda palīdzība ir sniegta cietušajiem un bojā gājušo tuviniekiem, un arī kādēļ no amatiem ir atstādinātas tās amatpersonas, kuras ir, studijā esmu aicinājis Rīgas mēru Nilu Ušakovu. Labvakar! Labvakar! Šodien Rīgas domas ārkārtas sēdē pašvaldība nolēma piešķirt kompensācijas gan upuru tuviniekiem, gan arī cietušajiem, bet bija vēl viens jautājums, iespējams pat būtiskāks par to pirmo, lai aptvērtu, kas un kā ir noticis un kāpēc galvenokārt, proti Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs Ingus Svircavs sniedza ziņojumu par sagravušā veikala projekta apstiprināšanas gaitu, pieņemšanu eksploatācijā un vēl virknī citu pasākumu, kā tiek veiktas inspekcijas un tā tālāk un tā joprojām. Kādi ir tie pirmie secinājumi no šīta ziņojuma? Šis ziņojums nebija domāts, lai pieņemtu kaut kāds lēmums vienkārši visiem deputātiem, gan no pozīcijas, gan no opozīcijas. Bija absolūti skaidra vēlme uzklausīt būvvaldes priekšnieku, lai viņš atskaitītos, bet tālāk mums notiek izmeklēšana. Izmeklēšana notiek jau kopš piekdienas, pamatojoties uz pirmiem rezultātiem, tika uz laiku atstādināti visi tie darbinieki, kas strādā būvvaldi, joprojām strādā būvvaldi, un kas parakstīja dokumentus, kas ir saistīti ar Zolitūdes projektu, gan ar pirmo, gan ar otru kartu. Un šajā situācijā, ja mēs runājam par izmeklēšanu, man no vienas puses nav pamata domāt, ka viņi ir pārkāpuši likuma normas vai kaut kāds normatīvs. Es gribu pārliecināties, vai viņi tiešām izdarījuši un izmantojuši visas savas tiesības, lai pārliecinātos savu pilnvaru ietvaros, protams, vai šis projekts ir drošs vai nav drošs. Un attiecīgi pēc izmeklēšanas rezultātiem būs arī skaidrs, ko mēs darīsim ar šiem darbiniekiem, un tādā arī lemsim par būvvaldes priekšnieku tālāk nākotnē. Viņš bija iecelts tikai pagājušajā gadā, un viņš ar tiem diviem ar to projektu ar abam kārtām nebija saistīts, bet atkal beigsies izmeklēšana, tā tiks lems gan par virsaukunga nākotni, gan arī par šiem cilvēkiem. Bija runa par to, ka tiks veiktas pārbaudas, ārkārtas pārbaudas visos objektos, kurus pilsētā būvē būvkompānija RE un RE. Tas ir izdarīts šobrīd jau? Pārbaudas notiek, 3 objektos ir konstatēta pārkāpuma dokumentācija, un līdz trešdienai tos pārkāpumus vajag novērst, un savādāk būvatļauja tiks apturēt. No tiem 3 projektiem tā ir Gaļaezera slimnīca, Mākslas muzejs un Imants daudz dzīvokļu mājas. Attiecīgi rītdien redzēsim. Paralēli notiek arī pārbaudas tājas mājas, kas ir nodotas eksploatācijā. Mēs runājam, piemēram, par Maksimas veikaliem, par visam sūdzībām, ko es saņēmu caur sociālajiem tīkliem un uzreiz atdodu būvvaldei. Par citiem publiskas nozīmes objektiem, bet šeit atkal ir jautājums par to, ka būvvaldes būvinspektoriem nav īpaši daudz tiesību un pārbaudīt ekas, kas ir nodots eksploatācijā. Tas ir galvenais trūkums likumam. Piešķirs liekas tiesības un noteikti arī regularitāti, ar kuru vajag pārbaudīt visas lielas mājas, piemēram, reiz 2 gadus notiek ekspertīze. Tas būtu tas pareizākais ceļš. Starp citu, parādījās vakarā arī ziņas caur sociālajiem tīkliem par to, ka Tirdzniecības centrā Alfa pagājušā gada rudenī arī ir noticis nogruvums, tur griezti iegravuši, 2. stāvā bija veselu gadu, tas tika noklusēts. Nu labi, ka naktī tas bija, kā tas varēja gadīties un kāpēc par to nekas nav zināms Rīgas pašvaldības atbildīgajām būvinspekcijām? Kā vēl varēja Rīgas pašvaldības atbildīgie darbinieki par to zināt, jo tas ir noticis naktī un īpašnieki paspēja to visu noslēpt. Tas varēja notikt jebkura cita vieta, jo pašvaldības darbinieki neatrodās Tirdzniecības Alfa diennakts režīmu. Un attiecīgi, ja neviens nav sūdzies par to, ja nevienam no Alfas īpašniekiem vai citiem darbiniekiem nav ienācis prāta par to, kādam pastāstīt, nedomājot par cilvēku drošību, ka bija iebrukums, pēc tam kaut kādā veidā tas iebrukums tika salāpīts. Un vai tas ietekmēs tālāko ēkas funkcionēšanu vai ne? Ja nav sūdzību, ja nav informācijas, tad cilvēkiem arī nav iespējas uzzināt. Tas varēja būt jebkura cita vieta. Tas, ka šobrīd sociālajos tīklos ir sacelta pamatīga ažiotāža, tiek ziņots par katru mazāko plaisiņu katrā objektā. Jūsuprāt, tā nav panikas celšana lieka, vai tas sev attaisnos ilgtermiņā? Skaidrs, ka tā ir panika. Skaidrs, ka tā ir absolūti saprotama un pamatot panika. Savādāk arī nevar būt. Un tas ir labi, ka cilvēki tagad sāk pievērst uzmanību, un es
Labākais, kas no šīs tragēdijas var būt izdarīts, ja cilvēki vairs nepievērsīs acis, ja, piemēram, Alfa iebruka daļa no jumta, skaidrs, ka par to zināja entie cilvēki. Nu, tie, kas to redzēja, tie, kas to remontēja, tie, kas komandēja to piesaikt un tā tālāk. Un nevienam nenāc prātā par to uzrakstīt sociālais tīklos vai kādam citam paziņot. Es ceru, ka vairs tādas situācijas vairs nenotiks. Un tad attiecīgi, ja nākamreiz kaut kas būs tam līdzīgs, tad par to zinās visa sabiedrība uzreiz. Un attiecīgi atbildīgiem dienestiem būs iespēja rīkoties. Runājot par inspekcijām, kas tiek veiktas ne jau nodotos un pieņemtos eksploatāciju objektos, bet būvniecības laikā, es apskatījos Rīga LV mājaslapā, kur ir būvvaldes atskaita par izdarīto 2011. gadā, jaunākas, diemžēl, tur nav. Tad tur bija izsniegtas būvatļaujas gandrīz 1000 objektu, saistībā ar to bija veikt kaut kur pa 50 aptuveni objektos mazāk inspekcijas, bet pēc pašu iniciatīvas būvniecības laikā bija 81 tikai, tas nav daudz par maz, izsniedz atļauju, un pēc tam nekontrolē, kas tālāk notiek. Jā, pirmais, ja mēs runāsim par kontroli, esošais būvniecības līkums visu uzraudzību uzliek uz būvuzraugiem. Tas nozīmē, ka ja tu esi pasūtītais, piemēram, ja tu esi uzņēmies, kas grib uzcelt Maksimu vai nezinu, jebkuru citu veikalu, tu izvēlies būvniekus, privātus, un viņi tev būvē. Un tu arī izvēlies būvuzraugu. Un būvuzraugs ir tā persona, tas ir privāta persona ar atbilstošu certifikātu, kas ir saņemts no ekonomikas ministrijas, viņš ir atbildīgs pilnīgi par visu to, kas tur notiek. Un tālāk būvvalde pieņem lēmumus par to, kas notiek tā objekta vadoties no tiem dokumentiem, ko iesniedz būvnieki un būvuzraugs. Atbilstoši pārbaudas notiek, jo būvvalde uzraug to procesu, un katru dienu vidē tiek konstatēts viens pārkāpums, tie ir apmēram 300-400 pārkāpumi gada griezumā. Bet likums ir uzbūvēts tādā veidā, ka par visu projektu, par visu kvalitāti un drošību pirmkārt ir atbildīgi tieši pasūtītais būvnieks, būvuzraugs un autora uzraudzība, kas visi tie ir cilvēki, kas strādā atbilstoši saņemtiem certifikātiem. Jo būvvaldis, viņš vēl 3 teikumus strādā tagad pēc būtības, ka uzņēmuma reģistrs. Viņi pārbauda visu dokumentus, kas ir iesniegti, vai ir visi atbilstoši normatīvi, visi paraksti no certificētiem speciālistiem, un pēc likuma normām viņiem ir pienākums pieņemt, ka, ja cilvēks ir certificēts speciālists, tad viņa iesniegta informācija atbilst patiesībai, ka viņš nav kaut kāda veida piekrāpts vai no pasūtītājs, vai no būvvalde, vai no vispārējais, piesēdzot pārkāpumus būvniecības laika vai pārkāpumus saistīts ar drošības normu ievērošanu un tā tālāk. Runājot par likuma izmaiņām, esat ļoti skaļi kritizējis pēdējās dienās pirms 4 gadiem pieņemtās izmaiņas būvniecības likumā, ar kurām tika likvidēta valsts būvinspekcija. Pats tolaik bijāt Saeimas deputāts un balsojāt par, kopā ar visu pārējo saskaņas centru un visiem deputātiem. Cik 78 bija, tik arī nobalsoja. Nav tā kā mazlietiņ pretruna šajos te divos nostājas brīžos tad un tagad? Būvinspekciju likvidē ministru kabineta lēmums māja mēnesi 2009. gada. Pēc tam, kad būvinspekcija tika likvidēta, Saeima balsoja tehniski par izmaiņām redakcionālam likuma. Ja būvinspekcija vairs nepastāv kā fakts, vairs nav tādas institūcijas, tad ir dīvaini, ja būvniecības likuma paliek vārdi ar atsauksmēm. Nu, var jau iesniegt priekšlikums par to, lai viņi atjaunotu, lai nelikvidētu un tā tālāk. Opozīcija bieži vien ir balsojusi pret, tāpēc vien, ka valdība kaut ko iesniedz, šajā gadījumā balsojums bija par. Šajā gadījumā es saprotu, ka es esmu jau daudz reiz teicis, ka mana galvenā patreiz atbildība ir par to, ka es neesmu pietiekuši skaļi runājis un aicinājis, ņemot vērā, ka ieņemam amatu par to, ka vajag veikt izmaiņas būvniecības likumu, vai no atjaunot būvniecības inspekciju, vai no piešķirot būvvaldes būvinspektoriem lielākas tiesības. Tā ir mana atbildība, un es to negribu slēpt. Tehniskais balsojums Saeimā, tas ir pavisam cits tās. Tu nevar kā opozīcija vai kas tu nebūtu balsot pret to, kas jau ir noticis. Tad bija fakta konstatācija. Būva inspekcija valsts līmenī bija likvidēta māja mēnesi ar MK lēmumu. Saeima nobalsoja par redakcionālām izmaiņām. Vai man toreiz vajadzēja balsot pret? Nu, varbūt tā ir daļa no manas atbildības arī. Ir vēl versija nepiedalīties balsojumā, kas šķiet nepareizs, tāpēc vien, ka tehniskas izmaiņas. Balsoja visi deputāti, kas bija uz vietas, jo par tehniskām lietām parasti politiskie strīdi nenotiek. Mazlietiņ iepauzēsim mūsu sarunā, reklāma, mūzika, un tad atgriezīsimies pie traģiskajiem pagājušās nedēļas notikumiem.
Glūdeklis, kas nav jāregulē? Turpinam sarunu ar Rīgas mēru Nilu Ušakovu par pagājušajā ceturtdienā Zolitūdē notikušo traģēdiju. Viens tāds jautājums vēl pirms pievēršamies sociālajam atbalstam, kādu sniedz Rīgas dome cietušajiem un upuru tuviniekiem. Jūs esat nācis klajā ar aicinājumu, ka jāveido sabiedrisku uzraudzības komisiju, lai to visu neļautu, kā mēs teikt, uz bremzēm nolikt. Tajā pašā laikā iekšlietu ministrs jau ir atzinis, ka šādai komisijai īsti pieejas pie operatīvās informācijas, pie tā, kas saucās izmeklēšanas noslēpums, tāpat nebūs. Kāda tad ir jēga no viņas tīri ķeksīšu pēc? Ļoti daudz informācijas ir pieejamas publiskajā telpā, tāpēc, ka ir stundam jau safilmēts video materiāli ar iebrukumiem, ar to, ka izskaties šī māja, ar fotogrāfijas būvniecības laikam pēc traģēdijas. Tas jau ir ļoti daudz priekš daudziem ekspertiem. Plus, policija izņemā lietišķus pierādījumus no vietas, bet, tur tie visi materiāli taču vēl paliek, uz kā var balstīties. Un šajā situācijā, es domāju, tas būtu ārkārtīgi svarīgi pieaicināt. Pirmkārt, uzticēt tādu komisiju, lai tur nebūtu neviena politika. 10 kilometru attālumā, lai tur būtu uzticamas nevalstiskas organizācijas. Es pats aicināju Delnu, Providus, Rebaltiku iesaistīties šajā procesā. Šajā situācijā, piemēram, Rīgas doma būtu gatava iedot finansējumu tādai komisijai, lai viņi varētu nosegt izmaksas, kas saistīts ar ekspertiem un ekspertīzēm, bet nekādā veidā savādāk nepiedaloties tajā procesā. Bet tas sanāk, ka īsti tomēr Latvijas tiesību sargājošajām institūcijām jūs neusticaties, ka tur politiķi tāpat būs 100 km attālumā. Man nav neviena pat mazāk pamatojuma domāt, ka policija kaut ko izdarīs nepareizais un pārliecināts, ka policija pabeigs savu izmeklēšanu un rezultatīvi pabeigs savu izmeklēšanu. Mums ir cita problēma. Sabiedrība katastrofiski neusticās vārai, to, ko mēs redzam, un to mēs redzam īpaši šīs traģēdijas laikā. Un šajā situācijā būtu ļoti svarīgi, lai būtu pieaicināti eksperti, kas arī pateiktu to, ko dara policija. Tāpēc, ka esmu pārliecināts, ka eksperti un policisti, viņi eventuāli nosauks vienu un tos pašu iemeslus, bet lai būtu citi avoti, kas pateiks, kas bija šīs traģēdijas iemesls, lai nebūtu tu nenormāli baumu skaits apkar, ka tur tiek slēpts upuru skaits, ka bija daudzi bērni, kas gāja boja, bet viņu līti tika paslēpti, un daudz cits, un es dzirdēju versijas, ka tā ir speciāls arī kaut katastrofa, lai novērstu uzmanību no ēra. Skaidrs, ka to baumu skaits tikai turpinās pieaug. Tieši tāpēc ir svarīgi pēcināt cilvēkus, tas eksperts no ārvalstīm, lai viņi ir no ārvalstīm, lai sabiedrībā arī uzklausīt viņu viedokli, lai būtu pēc izmeklēšanas pabeigšanas visam būtu skaidrs, ka tiešām izmeklēšana atrada tos vainīgus un tie vainīgi ir sodīti. Par tiem ekspertiem runājot, kā jūs vērtējat arī to vārīšanos publiskajā telpā, kur īpaši kaut kāda viena daļa sabiedrības uztur spēkā, ka briesmīgā Latvijas valsts, kas atteicās no Krievijas piedāvātās glābēja palīdzības tieši drupu pārmeklēšanā? Es varu teikt, es nesmu speciālists glābšanas operācijas, kā jūs pats saprotat. Es biju tur 3 dienas klāt, un es redzēju, ka strādāja glābēji. Tur nebija jēgas nevienu aicināt. Tas ir mans viedoklis, un es uzticos arī glābēju lēmumu, ne no Krievijas, ne no Igaunijas, ne no Polijas, ne no Lietuvas. Tāpēc, ka pirmkārt mūsu glābējiem tiešām ir visa nepieciešama tehnika, viņam viss bija. Tas ir muļķības, kas strādā, ka viņam no tehnikas bija tikai ķiveres un cimdi. Viss bija suņi, bija tie termovizori, visa cita nepieciešama aparatūra. Smagu tehniku, bija 4 krāni, apkārt vairs nevar salikt vēl vienu krānu, tāpēc, ka tā nebija liela maksima, tā bija maksima 2x. Iekšā laist smagu tehniku arī nedrīkstēja, jo mēs redzam, ka nepārtraukti bija draudz, ka vēl iebruks, un bija vēl 2. Trešais bija atvainojis jau praktiski pēdējā diena. Un rezultātā tas nozīmē, ka tas bija pēc būtības smags fizisks darbs, un cilvēks skaits, kas varēja strādāt tā vietā, arī bija ierobežots. Tas arī ir saistīts ar drošību, un kopējais glābējs skaits bija pie 200, cik es tur redzēju. Jūs pats saprotat, man nav nekādu politisku problēmu redzēt šeit arī glābējus no Krievijas, bet viņi nebija šeit vajadzīgi. Tas ir mans viedoklis, un šajā situācijā savu viedokli, tas pamati ir mūsu glābēju pozīcija, un es viņu lēmumu uzticos. Par sociālo palīdzību runājot, kādu šobrīd atbalstu sniedz Rīgas domē tiem, kas zaudēja savus tuviniekus, tiem, kas guva ievainojumus, un arī viņu tuviniekiem?
Attiecīgi 10 000 lati tie ir tas atbalsts ģimenam, kam tuvie cilvēki gāja bojā, 5 000 tiem, kas ir cietuši, plus apmaksāt bēres līdz 1000 latim un izņemot to bēru mīlestību. Par 23 bērniem, kuri zaudēja savus vecākus, vienu vai pat abus, kā daži bērni, bija ziņas par to, ka pirmajās dienās, konkrēti piekdienas skolā, strādāja psihologi. Kāda situācija šobrīd ir šajā ziņā? Skolas strādāja, piekdiena bija cits darbs. Piekdiena vienkārši tika pārbaudīts visu skolas, lai saprastu, kas nav atnācis, un lai vienkārši saskaitītu tos bērnus. Bet ar visiem strādā psihologi, gan ar cietušiem, gan ar viņu ģimenēm. Gan arī vienkārši klases biedriem, tāpēc, ka tas ir šoks arī visiem pārējiem, visai sabiedrībai. Tas viss notiek. Plus, to, ko vēl dara Labklājības departaments patreiz, tiek vākti pat ziedojumi. Ar to nodarbojas Ziedot LV, diezgan centralizēti. Un tagad ir liels draudz, to, ko es redzu, arī sociālajos tīklos parādījies krapnieki, kas arī mēģina vākt ziedojumus, norādot kaut kādas banka rekvizītus, pilnīgi neatbilst. Krapnieki un viss, diemžēl ir cilvēki, kas necilvēki varētu teikt. Vai, pareizāk, necilvēki ir ļoti labs vārds. Un šajā situācijā kādam ir vēlme palīdzēt konkrētai ģimenei. Tad ir daudz cilvēki, kas grib nodot vienai konkrētai ģimenei, vai, piemēram, ģimenei, kur bērns palika bez viena vecāka, vai bez abiem vecākiem. Bet jūs nezināt, kā to izdarīt, jūs varat piezvanīt uz Labklājības departamenta informatīvo telefonu numuru 830 50 55, 830 50 55, un tur jums dos informāciju, jums ir vēlme palīdzēt, jums teiks, kā to izdarīt, katrai konkrētai ģimenei. Bet esiet ļoti, ļoti lūdzu uzmanīgi ar visu to ziedojumu vākšanu sociālajos tīklos. Ir Ziedot LV, uzticama organizācija, vai es varu zvanīt uz Labklājības departamentu un darīt to ar viņu starpniecību, palīdzēt patieši tam ģimenēm. Šodien ziņa parādījās, atsaucoties uz jūsu preses sekretāri, ka obligāti tiks apbalvoti visi pašvaldības darbinieki, kas strādāja saistībā ar Zoltūdas traģisko notikumu, gan seku likvidēšanā, gan palīdzības sniegšanā. Vai ir apzināts tas loks, cik cilvēku vispār bija iesaistīti un kā viņi tiks apbalvoti? Par to cilvēku apbalvošanu, kas piedalīs glābšanas operācijā, mēs lemsim bišķi vēlāk, jo ir skaidrs, ka patreiz ir cits prioritātes. Bet strādāja viss. Es jums pateikšu, automašīna evakuācija pēc traģēdijas nodrošināja Rīgas satiksmes darbinieki un pašvaldības policijas darbinieki. Ēdināšanu nodrošināja gan izpildu direktors, gan Rīgas mēži, gan arī uzņēmēji, kas vienkārši strādā, viņi veda bezmaksas to. Rīgas mēži arī veda visu tas beņus, pašvaldības policija nodrošināja visu sakot no apžogojuma un beidzot ar visu patrulēšanu apkārt. Psiholoģi, kas strādā ar cilvēkiem, jo ko viņi vēl darīja? Katru reizi, kad bija karties kaut kāds baumu vilnis, psihologi gāja vienkārši pie cilvēkiem un stāstīja, ka tas neatbilst patiesība, lai nomierinātu cilvēkus. Kas vēl bija? Tas ir tas Rīgas mēžēs atvainojas, kas arī strādāja lai visus tos kokus nocirkt, lai palīdzētu glābiem. Viss pēc būtības atbalsta operācija, to nodrošināja Rīgas pašvaldība, un tur bija. Visgrūtākais bija, protams, tiem pašvaldības policistiem, īpaši tiem, kas stāvēja un sargāja to telti ar līķiem. Tas ir skaidrs. Palīdzēsim un apbalvosim, bet par to mēs lemsim nākamā nedēļa, ne ātrāk. Un tad vēl tāds jautājums mūsu sarunas noslēgumā, ņemot vērā to, kāda notikuma bija pirms šīs traģēdijas pašā Maksimā, vai Rācnamā ir pa šiem gadiem, ko jūs tur strādājat, nostrādājis kādreiz ugunsdrošības signalizāciju, un vai šajos brīžos cilvēki ir tikuši evakuēti, vai darbs ir turpinājies tomēr ierastā ritmā kā iepriekš? Nav mums pieņems rēģēt uz tam signalizācijām. Es atceros, vienreiz biju, dažas minūtes mēģināju saprast, kas notiek, aizgāju pie sekretāras pajautāt, kas notiek, un piezvanījām izpildu direktoram, izrādījās, ka mācības. Es, protams, nekur negāju. Tā ir tā lieta, ka drošības jostas. Vienkārši runāt par drošību, mums sabiedrība attieksme ir diezgan tāda, pavirša. Un to, ko mēs tagad darīsim, mums skolas jau ir obligāti. 2 reizes gadā ir jābūt tādām mācībām par evakuāciju. Rīkosim to pirmām kārtām uzmanīgāk un otram kārtām biežāk nekā 2 reizes gada, lai vismaz jaunu paudzi pieredzināt pie tā, jo mūsu vecam cilvēki jau kaut kas mainīsies, protams, pēc Zoltūdas, bet ne tik liela mēra, bet vismaz lai jauniem iemācītu.
Paldies, ka atnācāt šokar uz raidījumu. Mēs ar jums tiksimies raidījumā 105,2 grādu redzeslēņas pēc 3 nedēļām, un tad arī, cerams, skarsim ne tik smagas tēmas kā šodien, bet noteikti arī skatīsimies, kas tobrīd jau būs noskaidrots un kāda secinājuma izdarīta saistībā ar šo te traģisko notikumu. Šai reizei tas arī viss. Sargiet sevi un sev tuvos. Visu labu! Paldies jums, visu labu!